Viss bija normāli, pēdējās minūtes bija diezgan tādas, nu. Jāspēl līdz galam vienkārši, līdz pēdējais sekundē, nu. Nevar, es nezinu, pēdējā minūtē, tad, kad rezultāts 2-1, tad 3 uzbrucēji spēlēt uzbrukumu zonā, nu. Mazākumā vēl pie tam, nu. Jāspēl līdz galam un viss, un būs. Nu, šoreiz bija savādāk un labāk. Paši šito spēli pakāpsam. 2-0 esam vadībā, beigās 3. periodā pakāpsam. Nav pietrūks, jau sāk galvā parādīties domas, jāspēlē līdz galam, nevis 2. perioda beigās jādomā, ka mēs esam uzvarējuši. Paši zaudējām, bija iespējas uzvarēt. Bija labi. Kā komanda spēlējām. Viss notika. Nenoturējām. Jānis Ābels iekrita pretiniekam kājā, dabūja noraidījumu. Tāpēc, laikam, aizsargi nenospēlē. Nu, ko, cerīga spēle. Turpinājums sekos. Labāks nekā šoreiz. Viss jau bija ritīgi krūti, tikai pēdējās 3 sekundes jāatskaita. Tajās dabūjām neizšķirt, nevis uzvarējām, bet nākamreiz pieliksim 7 sekundes klāt un uzvarēsim. Vismaz kāds spēlevada atšķirībā no Valde, ja? Ir saprašana, kam jāiet laukumā un vismaz par to nav jādomā, tu vari spēlēt. Nu, super. Treneris, es domāju, kā diena pret nakti ar Valdi. Normāli, viss kārtībā. Tur tā uz priekšu un viss būs labi. Tikai nevajag pārāk agri noticēt uzvarēt. Laikam pārāk maz esam vinnējuši. Sākam it kā laikam raustīties, kad tik nekļūdamies, un līdz ar to tieši otrādāk vairāk kļūdamies. Vairāk uz pulksteni skatāmies nekā uz ripu laikam. Nu tā, viss būs labi. Nu sāpīgi zaudēt pēdējās kaut kādās 3 sekundēs, bet nu ko padarīs vismaz. No otras puses, tas mums pirmais punkts šo sezonu, nu tas ir tikai sākums. Nākušās spēles, es domāju, ka būs vēl labākas, saspēlēsimies un tā lieta aizies.